Dāmas un kungi, šobrīd atrodos Liepājā, kur norit Liepājas rases veidotā kampaņa Tuvāk saknēm šķiro bio. Iesim noskaidrot, kas šeit notiek. Aiziet! Čau, Laima! Čau, Kasper! Ārkārtīgi liels prieks tev redzēt. Lūdzu, pastāst, kas šeit notiek. Šeit notiek Tuvāk saknēm šķiro bio pasākums. Mēs atrodamies Liepājā Pētertirgu un stāstam, kā dalīti jāvāc bioloģiskie atkritumi. Un mūsu galvenais šodien uzdevums ir uztaisīt mākslu no bioloģiskajiem atkritumiem. Nāc, tev parādīšu. Ejam, dodamies. Šeit ir mākslas darbs, kas ir tapis no bioloģiskajiem atkritumiem, jeb lietām, ko mākslinieces Patricija Reiven un Inga Jurova salasīja tepat Liepājas Pētertirgu. Šeit pārdevēji piedāvāja gan bija dažādi veidi pipariņi, gan tomāti, gan āboli, gan viss. Tas, ko mēs jau šeit redzam, tev es ļaušu kaut ko vēl pievienot, jo tas viss vēl ir procesā. Tas vienkārši izklāja, kur man gribās, ja? Tieši tā, tas viss ir vēl radošs process. Īstenībā tik labi smaržošas, tas viss. Un tad arī vēlāk šis darbs tiks nogādāts pie mums uz atkrituma poligona Ķīvītes. Jā. Un mēs laika gaitā skatīsimies, kā viņš pārvēršas un kas ar šo visu ir noticis. Jo bioloģiskie atkritumi ir tās lietas, kas tad, kad mums viņas vēl vajadzīgas, viņas var pārvērst par kaut ko derīgu, piemēram, par augsnes uzlabotāju, humusu, ja mēs, piemēram, taisam kompostu. Jā. Mēs gan poligonā ar bioloģiskiem atkritumiem darām drusku citas lietas, bet arī iegūstam vērtīgu biogāzi un ražojam atjaunojamo enerģiju. Nu, arī to es pielicu savu roku pie mūsu gleznas un varbūt es tev parādīšu tālāk, ko mēs vēl šeit darām. Šeit mums ir spēļu zona, varētu teikt, kur jaunieši jau nodarbojas ar to, ko mēs esam paredzējuši, dažādas aktivitātes. Šis ir Eko Baltija vidu spēle par atkritumu šķirošanu, bet es tev gribu parādīt arī savu spēli par atkritumu šķirošanu, kur tev ir jāšķiro īstas lietas. Kā tev ir, Kasper, ar atkritumu šķirošanu? Mājās šķiroju, bet šī tik smalka, man liekas, ka man nav vēl. Tas ir tāds nākamais līmenis. Kas tev trūkst? Vieglais iepakojums, man šķiet, ka tas ir tas. Jā, mūsu reģionā tas ir viss kopā un saucās vieglais iepakojums. Iespējams, ka tu jau to šķiro, jo tur ir papīrs, plasmasa un metāls kopā. Šitos visus man jau simtām reižu cilvēki ir pāršķirojuši, tur nekā netīra nav. Tu vari droši pamēģināt. Skatīties, kur tas mums iet. Plasmas iepakojums un plasmas iepakojumi mums iet šeit, vai ne? Jā. Bet šitas ir vispār depozīts. Par tādu lietu jau tā jā, par tādu es zinu, jā, un īstenībā tepat ir rakstīts. Labi, šito mēs neliekam iekšā, šito mēs nesam. Šito mēs nesam ārā. Reku, te man ir speciāla soma, kur mēs liekam iekšā depozītu. Šis te depozītam iet. Šis te mums iet pie vieglā? Jā. Šitas mums arī te droši vien iet pie vieglā, vai ne? Kasper, man liekas, ka atkritumu šķirošana tev ir laba. Mēs te varam doties tālāk. Dodamies! Jā. Šī ir mūsu kolēģi no vidas pakalpojumu grupas. Un tad, ja kāds no tirgus apmeklētājiem šodien ierodās pie mums šeit, tad mēs pastāstam un parādam, kādā veidā atkritumus šķirojam mūsu Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā. Pārsvarā mēs stāstam, ka tie ir 4 konteineri. Šis te jau jaunums bioloģiskiem atkritumiem, vieglajam iepakojumam, stikla iepakojumam un tad šie sadzīves atkritumi. Jā, un te arī var redzēt, ko drīkst mest un ko nedrīkst mest. Jā, tieši tā. Tie ir arī tie galvenie jautājumi, ko mēs te visbiežāk atbildam. Drīkst mest vai nedrīkst mest, kā arī kur pieteikt, lai mēs varētu šos atkritumus dabūt. Izcili. Paldies jums! Kampaņas meistarklasē daudz dzirdēju un redzēju, kā liepājnieki mācās šķirot bioloģiskos atkritumus, taču man gribējās uzzināt daudz vairāk, tāpēc es esmu atbraucis uz Liepājas rases poligonu, kur satikšos ar Normandu, kurš tad man pastāstīs nedaudz vairāk. Čau! Sveiks, Normand! Čau! Ārkārtīgi liels prieks būt šeit pie jums Liepājas rases, un uzreiz gribu jautāt gan tev, gan arī, lai skatītājiem būtu skaidrs, kas tad ir bioloģiskie atkritumi? Bioloģiskie atkritumi ir tā atkrituma daļa, kas sadalās kaut kādā īsā pārskatāmā termiņā. Mēs saprotam ar bioloģiskiem atkritumiem virtuves atkritumus, pārtikas atkritumus, zaļos atkritumus. Tie ir tie, kurus ved šurp, dalīti vāc un no kuriem tad mēs tālāk
iegūstam atkritumu gāzi, elektrību, siltumu un pārstrādājam viņam tos videi draudzīgā veidā. Un kā šie bioloģiskie atkritumi nonāk šeit Liepājas RAS? Bioloģiskos atkritumus svarīgi ir nodalīt nost no pārējās atkrituma plūsmas, lai viņi nesabojā pārējo atkritumu masu. Un tad šeit viņus atved ar specializētu transportu brūnos konteineros, un tad mēs viņus ievietojam tuneļos, sākam visus pārstrādes procesus. Tad mēs šobrīd piedzīvojam tādu īpašu kampaņu, un kā šī kampaņa ir saistīta ar bioloģiskiem atkritumiem? Mums Latvijā, tādā skaitā Liepājā, Liepājas reģionā, Dienvidkurzemes reģionā, ir jāsāk dalīt, vākt bioloģiskie atkritumi. To mēs mudinām iedzīvotājus, atkritumu radītājus, mācām viņiem, izstāstam, kāpēc tas jādara, cik svarīgi to ir darīt. Tur ir vairākas lietas, ko ar bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu mēs iegūstam. Viens ir, mēs iegūstam materiālu, kur pēc tam var izmantot mēslošanai, augsnes uzlabošanai. Otra lieta ir, mēs nesabojājam kopējo atkritumu masu, un līdz ar to no kopējās atkritumu masas ir vieglāk atkal atdalīt otrais izmantojamos materiālus. Tas ir metāls, stikls, papīrs, ja tie nav dalīti jau novākti. Un trešā lieta, ja bioloģiskie atkritumi kopējā atkrituma masā, piemēram, kalnā, un tur netiek savākt gāzi. Tad viņi tur tāpat sadalās, un kaitīgā gāze iet gaisā. Tās gāzes sastāvā ir metāns un noarda ozona slāni, kas, protams, ietekmē mūsu visu klimatu un dara visas sliktas lietas. Bioloģiskie atkritumi ir apmēram puse no kopējās atkritumu masas, un ja pusi no kalna apjoma mēs samazinātu, es domāju, ka tas būtu liels iegūms. Jā, pavisam noteikti. Kāds ir, piemēram, viena ābola vai ābola sērdas ceļš, ka to izmet bioloģisko atkritumu konteinerā? Tātad ābola sērde vai sabojājies ābols nokļūst brūnajā konteinerā. Brūno konteineru iztukšo speciālā mašīnā, un mašīna atved pie mums. Mēs viņu tālāk ievietojam kopā ar citiem bioloģijas saturošiem atkritumiem, ievietojam tuneļos, kur 1 mēnesi viņus skalo ārā. Skalo ārā ar baktērijām bagātu šķidrumu, un sākās jau pirmais fermentācijas process. Un izskalojam no atkritumu masas bioloģiju, kur tālāk mēs šķidrās fermentācijas tankos, tajos apaļojos bunduļos, ļaujam viņam rūkt. Un no tās rūkšanas procesa mēs iegūstam atkritumu gāzi, kur tālāk mēs ražojam elektroenerģiju un siltumu. Un tālāk no tās masas, kas ir izskalota, viņa tiek izžāvēta, stabilizēta, un vairākas reizes pārsijājot, mēs iegūstam kompostu. Atkarībā no tā, cik cītīgi iedzīvotāji ir šķirojuši, cik daudz piemaisījumu, mēs tiekam vai pie pirmās vai pie otrās kvalitātes komposta, un tādēļ ir svarīgi mudināt, mācīt. Mūsu kampaņa Šķiro bio ir vajadzīga priekš tam, lai mēs iegūtu labāku materiālu, tīrāku kompostu, ko atgriezt tautsaimniecībā. Super. Skaists stāsts. Kampaņa Tuvāk saknēm Šķiro bio norisinās jau no jūlija vidus, vai ir manām jau kaut kādu uzlabojumu? Jā, mēs mēram rezultātu, un ja sākumā jūlija vidū uzsākot kampaņu Tuvāk saknēm Šķiro bio, procentuālais skaits, kam bija brūnie konteineri, bija iespēja šķirot atkritumus, bija 0,2. Tad šobrīd, pēc 2 mēnešiem, tas procents izaudzis jau gandrīz līdz 3%. Wow, tātad pieaugums ir jūtams. Un kā vispār iezīmējas nākotnes perspektīvā šis viss? Domāju, cilvēki arvien vairāk šķiros? Es domāju, ka noteikti. Protams, grūti ir cilvēka apziņu mainīt ar vienu pavēlu, ar vienu klikšķi, ar vienu rīkojumu. Un priekš tam ir vajadzīga skaidrošana, izglītošana, lai cilvēki saprastu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un tāpēc mēs saucam šurp, mācam, rādām, stāstam, kas notiek ar šiem bioloģiskiem atkritumiem, cik svarīgi viņus atdalīt no kopējās atkrituma plūsmas. Mēs iegūstam labāku materiālu, kur pēc tam varam vest ārā no poligona un kurš ir izmantojams apzaļumošanai, rekultivācijai un dažādiem citiem mērķiem. Milzīgs paldies, Normund, par foršo sarunu. Es tik tiešām ļoti daudz vērtīgu uzzināju. Taču jums, mīļie skatītāji, aicinu būt atbildīgiem pret dabu, kurā mēs dzīvojam, un atceramies šķirot gudri. Atā!